Turpinās cīņa starp Trumpu un Harisu, kā tu domā, kurš šobrīd ir līderos? Bank of America atklāja interesantus aptaujas rezultātus. BlackRock pārvaldītajos aktīvos ir sasniegts rekords. Kāds? Skaties tālāk video. Japāns uzņēmums Metaplanet atkārtot nopērk bitkoinu par 1 miljardu jēnu. Dienvidu Korejas FSC apsver iespēju atcelt kriptovalūtas ETF aizliegumu. Pēc pēdējiem Polymarket datiem Trumps palielināja savu pārsvaru un jau pārsvars ir pieaudzis uz 12,6%. Lielie vaļi pēdējo 6 mēnešu laikā ir uzkrājuši nepilnus 2 miljonus bitkoinu. Bank of America aptauja liecina to, ka 62% milēniuma paudzes cilvēki dod priekšroku kriptovalūtai. Amerikas ETF-os bitkoinam diena bijusi ar mīnuszīmi un bijis lielāks outflows, Ethereumam ar pluszīmi un bijis lielāks inflows. Bitcoinam tas bija 81,1 miljonus ar mīnuszīmi, Ethereumam 10,1 miljonus ar pluszīmi. BlackRock pārvaldītajos aktīvos ir sasniegts jauns rekords – 11,5 triljoni ASV dolāru apjoms. Piektdienai tas arī viss. Dodies uz profilu, spied uz linku un pievienojies Telegram grupai. Tur viss ap un par kriptovalūtu.